Labdien! Radio 1 ētrā izskan ceturtdienas ruporu studijā. Esmu Elīna Elste, kā arī mūsu viesis, jaunieša konkursa uzvarētājs kultūras mantojums fotogrāfijā Jēkabpilietis Ako Kurnasenko. Labdien, Ako! Sveiki! Pastāsti, kā tā sanāca, ka tu apsteidzi citus jauniešus un tik ļoti pārsteidzi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ar savām bildēm? Kā tu vispār nolēmi piedalīties šajā konkursā? Nebija vispār, negaidīju neko tādu no tādu iznākumu. Kad mani sazvanīja kultūras valsts inspekcijas, bija ļoti tāds, es teiktu, pārsteigts un netēmēju vispār ne uz ko tādu. Piedalījos, jo skolā fotovideo skolotājs piedāvāja. Mēs kopīgi izlēmām, kuras bildes sūtīsim, un tā arī aizsūtījām. Tu speciāli tās bildes veidoji, izvēlējies? Viņas vispār bija bez nolūka iepriekš kaut kādiem braucieniem ar ģimeni no sava arhīva izvēlējies tas, kas ir, ja? Bija kādas, ap 10 bildēm, kuras varētu iesūtīt, bet aizsūtījām tās 4, jo 4 bija maksimums, ko var iesūtīt, un tā arī paveicās ar viņām. Cik es zinu, tu biji izteikts līderis starp visiem, kas iesniedz fotogrāfijas. Kā tev tas? Jā, par to es biju visvairāk pārsteigts. Ļoti patīkami. Jo nelikās, ka tās bildes varbūt ir tik labas, ka viņas būtu pelnījušas kaut ko tādu, bet Kā tu tagad skaties uz saviem darbiem? Nav kaut kas mainījies? Tagad, es biju saņēmis daudz komentārus, bet Bet vislabāk, ka to novērtē kāds no malas pavisam, vai ne? Jā, tad ir stimuls un rodas, uzreiz gribas vairāk. Un ko tev tas mainīja? Tu kaut ko esi ieplānojis darīt jaunu, kaut kā citādāk darboties? Es pat nezinu, vai tas kaut ko īsti maina, jo ar fotografiju, kā mans hobijs, tas ļoti, ļoti maina to skatu uz pašu hobiju, bet kā tādu, kā peļņas avotu vai kaut ko tādu, es domāju, ka pagaidām vēl es neskatos to tik nopietni. Pastāsti, kur tu mācies un ar ko tu vispār plāno nākotnē naudu pelnīt, ja tu saki, ka tā kā fotogrāfija vēl nav tas īstais darbiņš? Mācos par multimēdiju dizaineru Ogres amatniecības vidusskolā, kas nākamgad mainīs savu nosaukumu uz Ogres valsts, par Ogres valsts tehnikumu. Foto, video, mani vēl interesē dizains kā tāds, visas dizaina programmas. Domāju arī turpināt pēc skolas mācīties augstskolā. Kāds ir tavs sapņu darbs? Kas ir tā pati augšķiņa, ko tu gribi sasniegt? Jā? Es pat nezinu. Vakardien sanāca man runāt ļoti daudz par to un domāt. Varbūt pats labākais gadījums būtu kaut ko oriģināli izdomāt, kādu firmu vai kaut ko tam līdzīgu, kas palīdz cilvēkiem, kā piemēram firmām taisīt visādus logotipus un kā mēdī. Kā mēdī palīdzēt tādiem, kam ir vajadzīgs šis pakalpojums. Tikai tur vajag kaut ko tādu oriģināli ļoti izdomāt. Skaidrs, bet fotomāksla nav tas. Fotomāksla ir vairāk kā hobijs. Ar ko arī sanāk nopelnīt ik pa laiciņam. Es zinu, ka tev ir aizraušanās fotomāksla, ko mēs jau iepriekš minējām. Jā. Kas vēl tāds interesants ir? Ar ko tu nodarbojies ikdienā? Vispārējā ikdienā? Es savu laiku esmu nospēlējis basketbolu. Dēļ veselības sanāca man pamest to. Tad vēl tas dēļ, kā es sāku nodarboties ar fotogrāfiju, bija Jēkabpils skateparkā. Es ar ekstrēmo sportu nodarbījos ar skrituļu slidošanu. Tad brauca no citām pilsētām fotogrāfiju un kaut kā arī gribējās radoši izpausties. Un tad ar vecāku palīdzību kaut kā sanāca fotoaparātu nopirkt. Kā tev tā sanāca? Sports un māksla, tās taču ir pilnīgi dažādas lietas. Jā, redz, ka caur to tomēr var. Caur to arī caur sportu saskatīt mākslu, tā sanāk. Lai cik tas arī interesanti neliktos, un tāda nestandarta situācija sanāca. Cik sen tu jau fotografē un kad tu vispār saprati, ka tas ir kaut kas, tas ir no tās skrituļu slidošanas, tā es saprotu, tad tu sāki. Jā. Cik sen tas jau sākās tev? Iedvesmoties jau sāku no citiem fotogrāfiem pirms kādiem, vairāk kā 2 gadiem, jo fotografēju nepilnus 2 tagad. Tā ar savu fotoaparātu. Bet iepriekš jau interesējos jau ilgāku laiciņu arī par pašu video.
Video sākā, ar to tu sāki? Jā, ar video es sāku pat tad pirms pārgājis fotografiju. Jā. Un kā ir aizrautības ziņā, kas tev vairāk aizrauja, tā video montāža vai fotografēšana? Vairāk fotografēšana, bet video montāža man pats tas process montāžas liekas interesants, jo tur var tā ļoti izpausties un savu stilu tā vairāk parādīt nekā fotografējot. Kāda tipa fotogrāfijas tev vispār patīk? Ko tev vispār patīk fotografēt? Cilvēkus, dabu, telpas? Visvairāk, man pagaidām ir tāds iecerēts, nevis vairāk kā projekts, bet varbūt tieši portfolio, kad attēlotas tiek problēmas, kas notiek apkārt. Tikai tā samāksloti. Nevis ar studijas palīdzību, bet, piemēram, kaut kur dabā tādas samākslotas situācijas. Kā piemēram, bija viena doma par to, ka mūsdienās tagad, it īpaši Latvijā ir tāda problēma, kad visās mākslas akadēmijās un viskaut kur ir ļoti skatās tur atzīmes un viskaut tādu neskatās pašu cilvēku vairāk. Latvijā vispār tas ir tagad ļoti tā. Tev prasa tur matemātikas atzīmes ļoti svarīgi, jābūt augstai matemātikas atzīmei un tad kaut ko tādu parādīt, ka prasa to atzīmi. Kādas vēl tavuprāt šobrīd ir aktuālākās problēmas? Ko tu gribētu parādīt ar fotografiju? Vispār kā tādas, es par sabiedrību arī neko tā sliktu nevaru teikt. Ir daudz fotografu Latvijā un tā, un es pat nezinu īsti. Varbūt kā tāda, jo es arī pat teiktu, ka es neesmu tāds kā visi pārējie jaunieši, kas ir mūsdienās. Es klausos nedaudz citu mūziku, varbūt man neinteresē viss tas, kas notiek tagad tieši uz vietas tā komerciālā padarīšana un viss tas, kas notiek tirgumu gan mūzikā, gan mākslā. Man vairāk interesē tas, kas man patīk vairāk. Un kā tevi saprot tevi draugi, kādi viņi ir? Viņi nav tādi paši kā tu. Tu esi citādāks. Kā jūs saprotaties? Mēs saprotamies tā kā parasti. Es pat īsti nezinu. Tās attiecības varbūt nenonāk līdz tādam, kad mums tur būtu jāstrīdas par to, kāda mūzika man patīk, kāda viņiem patīk, bet vienkārši. Jūs pieņemat viens otru, jā? Vienkārši sanāk pieņemt. Bet ir arī domu biedri daudz tādi, ar ko sanāk tā parunāt tā ļoti forši par to visu. Kā ir ar domu biedriem? Viņi ir kaut kur jāmeklē tālienē, vai viņi tev vienkārši tevi paši atrod? Man bija tā, ka mani pat pašu atrada, un es pat mainīju viedokli par visu. Kā es pārgāju uz Ogri, es mainīju viedokli par visu, kas vispār notiek un ko es gribu darīt. Un tad vairāk tā kā mani tā kā motivēja mainīt to visu, to visu uzskatu par, kas notiek apkārt. Jā, mēs jau runājam, ka tev atšķirās intereses un sapratne, kāda ir taviem draugiem un tev. Kā ir ar taviem vecākiem? Vai viņi pieņem to, ar ko tu nodarbojies? Kā viņi vērtē tevi? Vecāku vērtējums ir ļoti svarīgs man. Ne tikai vecāku, arī draugu. Viņi mani gan atbalsta, gan morāli, gan materiāli. Tas ļoti palīdz man attīstīties. No vecākiem ir daudz komplimentu, daudz slavas dziesmu, kā teikt, kad viņi ļoti jūt līdzi man un tā. Tas tāds liels uzmundrinājums, vai ne? Jā, ļoti pozitīvi un motivē turpmāk darboties. Bieži tiek uzskatīts, ka bez ļoti labas fotokameras, kas, protams, ļoti labi arī maksā, neko īsti nevar izdarīt. Un tā māksla tāda, nevisai. Kā tu vērtē, vai vispār tas ir atkarīgs no fotoaparāta un no tehnikas? No fotoaparāta, ja ir ļoti labs fotoaparāts un labs fotoaparāts, tad, ja salīdzina ļoti labu ar labu fotoaparātu, tad nav īpašas atšķirības. Bet, ja fotografē ar telefonu un gribi pasniegt kaut ko, tad būtu grūtāk. Bet vispār vairāk ir atkarīgs no paša cilvēka, nevis no tās tehnikas, kas viņam ir. Galu galā, ja ir laba tehnika, tas nenozīmē, ka tu ieraudzīsi labu kadru, vai ne? Protams, jā. Un bez kā, tavuprāt, vispār nevar izdoties laba fotografija? Kas tāds, kam ir obligāti jābūt? Es domāju, ka pats galvenais ir pieiet radoši visam un parādīt kaut ko fotografijā, lai nav tā kaut kāds tukšs, lai ir kāds skatījums vai no tevis, vai ka kaut kas tiek attēlots. Tāpēc arī es neesmu īpaši pievērsies studijas fotografijai, kas man neliekas ļoti piesaistoši. Es arī esmu skatījusies tavas fotogrāfijas, tev patīk cilvēki. Jā. Cilvēks fotografēt. Kā tu izvēlēsi savus modeļus? Vispār modeļus? Pārsvarā ir tā, ka vienkārši sanāk kaut kur
paņemt kameru līdzi, kaut ko sarunāt ar draugiem. Nav tā, ka es sazinātos ar kaut kādiem nepazīstamiem cilvēkiem. Tā parasti ir paziņas drīzāk. Un kamera tev vienmēr ir līdzi? Gluži vienmēr nē, bet, ja kaut kur braucu, tad tiešām vienmēr. Tu tāds droši vien esi kaut kāda pasākuma lielākais fotogrāfs. Pasākuma tieši? Jā, kaut kādu pasākumu, draugu. Tādā ziņā, jā. Zinu, ka jau esi mēdījos izteicies par dažādiem fotogrāfiem, kas tikai ķeksīša pēc nodarbojās ar to mākslas veidu. Kā tavuprāt var atšķirt labu fotogrāfu, kurš pat tiešām aizraujās, kurš mīl un dievina to lietu, no tādiem, kas tiešām to dara tikai tāpēc, lai nopelnītu naudu vai lai kādam kaut ko pierādītu, tāpēc, ka tas ir stilīgi? Ar ko atšķirās šie divi fotogrāfi? To visu var redzēt jau pirmkārt jau pēc darbiem pašiem un varbūt pēc paša cilvēka. Bet kā ir visvairāk jau to redzēt, piemēram, pēc ilgāka laika posma. Ja viņš paliek tajā spēlē, tad viņš tur ir. ja viņš aiziet no viņas, tad var saprast, ka viņš bija tāds, varbūt tāds kaut kāds stila piekopējs vai kaut kas tam līdzīgs, kas tikai stiliņa pēc to visu dara. Jo, manuprāt, ja tu ilgāk tajā turies, jo profesionālāks tu vienkārši kļūsti un nevar izvairīties no tās apgūšanas visa un tā. Plus, ja vēl radošums nāk klāt, tas vispār ir ideāli. Kā tu vispār vērtē to situāciju Latvijā ar tiem labajiem un netik labajiem fotogrāfiem? Cik daudz ir labu fotogrāfu? Vai tas tāds retums ir? Es pat par Latvijas fotogrāfiju tā īpaši nevis uztraucos, bet neinteresējos jā, vairāk. Nezinu. Ir daudz labu fotografu, jā, ir daudz tādi, kas studijās tiešām var redzēt, ka viņi piekopja un viņi pelna. Viņi pelna uz fotografiju, bet ir arī vecas fotogrāfijas vēstures labas fotogrāfijas no agrākiem laikiem, kad vispār pirmie fotoaparāti Latvijā parādījās, melnbaltie. Ogres fotoklubā par to sanāk daudz dzirdēt. Kā tev ir ar favorītu? Varbūt tev ir kāds, no kā tu mācies fotomākslu? Tā gluži nē. Es pats tā kā vairāk mēģinu savu ceļu iet. Bet ir darbi, kurus nenosaukšu, bet ir tādi, kas ļoti piesaista. Tādi pat pavisam nezināmu kaut kādu fotogrāfu. Kaut kur Amerikā kāds vienkārši jaunietis kaut ko nofotografējis un ielicis un kaut kas, kas man ļoti iedvesmo un patīk. Ja tas nav konkrēts fotogrāfs, varbūt ir kaut kāda lieta, kas tev apkārt, visa tā sajūta, es nezinu, kaut kāda, rīta saule vai tur vecāka, kas tev iedvesmo tādu? Parasti ir tā, ka kaut vai es braucu vilcienā un paskatos ārā, kas notiek, kad auga un debesis un viss, un tad es iedomājos, ka tur kādreiz man ir jābūt, kādreiz man ir jānofotografē, vai kāda pļava skaista vai ziemā vai kaut kas tāds. Tas pārsvarā ar dabu, vai arī ir tādi momenti, kad tu redzi, ka tā situācija kaut ko tādu izskaidro ļoti svarīgu, kad, piemēram, divi cilvēki kaut ko savā starpā risina. Un tad iedomājies uzreiz par to kompozīciju un par visu. Un tad tu mēģini to realizēt. Jā. Super. Es ļoti ceru, ka tev tādu iedvesmojošu avotu un, kadriņu tādu maziņu būs nepārtraukti visur dabā, lai kur tu ietu. Jo galu galā es varu teikt, ka bildes ir vienkārši lieliskas. Man ārkārtīgi patīk un arī tavi video montētie, cik jau es viņus esmu redzējis, bet tomēr viņi ir ļoti gaumīgi izveidoti. Tā kā es ceru, ka tava mūza tevi nepametīs un tu mūs turpinās iepriecināt un tu būsi tāds viens no labākajiem Jēkabpils fotogrāfiem. Paldies, ka ciemojies pie mums un visu labu tev. Lielas paldies, visu labu. Savukārt jums, dārgie Radio 1 klausītāji, vēlos atgādināt, ka raidījums Ceturtdienas rupors izskan arī atkārtojumos sestdienās un svētdienās. Sestdien 11:00 no rīta, savukārt svētdien 18:00. Uz tikšanos!